Dosim Dievam godu, klusā lūkšana, noliecot galvas viņa priekšā. Āmen. Tas kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka. Vai tas nav brīnišķīgs apsolījums, un vai tas nav apsolījums, par kuru mums vajag šai rītā priecāties, un vajag slavēt, ka viņa apsolījums arī pieder katram vienam no mums. Un šo slavu un pateicību mēs izteiksim dziedot kopīgi slavas dziesmas par godu mūsu kungam. Kājās piecēlušies dziedām. Slavēšu tevi, es
lasīsim Dievu vārdu Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā, vienu no īpašiem mūsu kunga teiktiem sprediķiem, ar kuriem Jēzus uzrunāja savus klausītājus. Un tā Mateja evaņģēlijas 5. nodaļā sākam ar 1. pantu. Kad Jēzus ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Savu muti atdarījis, viņš tos mācīja sacīdams: Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līgsmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Āmen. Kājās palikuši, dziedāsim kopā ar dziedātājiem mūsu Tēvs debesīs. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Caur Dievu žēlastību šajā rītā
esam dievnamā un gribu katru vienu no jums sveikt ar piedzīvoto šo Dieva žēlastības dusas dienu, kad mēs varam būt brīvi no ikdienas rūpēm un varam būt dievnamā. Šajā rītā sveicu katru vienu, kuri esat šeit mūsu Talsu Baptistu draudzes dievnamā. Sveicu tos, kuri ir attālināti, kuri seko līdzi dievkalpojumiem, tur, kur viņi atrodas. Sveicu tos, kuri varbūt pēc kāda brīža, šodien vai citā dienā, ieskatīsies un ieklausīsies šajā dievkalpojuma raidījumā. Un sveicu arī kristīgo radio klausītājus, kuri šajā rītā var būt kopā ar Talsu Baptistu draudzi. Mēs priecājamies, ka kristīgais radio var būt par iedrošinājumu, par stiprinājumu cilvēkiem, kuri varbūt nevar atnākt uz dievnamu, kuri varbūt kādu iemeslu dēļ ir citā vietā šķirti no draudzes vai citā valstī, pat ārzemēs, bet kuri labprāt klausās un skatās arī radio pārraides, kuras šobrīd ir iespējams dzirdēt visā pasaulē. Un tā ir Dieva žēlastība, ka mēs dzīvojam tādā laikā un laikmetā, kad cilvēku sirdis ir aizsniedzamas ar Dieva vārdu, ne tikai klātesot, bet arī attālināti. Un tā mēs varam arī gan draudzes locekļi, gan ticības brāļi un māsas, mēs varam viens otru nest uz lūgšanu rokām, aizlūgt, līdzi dzīvot, priecāties, jo zinām, ka dalīti prieki ir dubult prieki. Mēs varam arī reizēm bēdāties, citu bēdām līdzi, jo dalītas bēdas ir pusbēdas. Un tāpēc mums ir brīnišķīga iespēja šodien, pateicoties tehnoloģijām, būt vienotiem ļoti, ļoti plašā klausītāju, skatītāju lokā. Lai Dievs svētī arī šajā rītā savu vārdu mūsu vidū, un lai katrs viens, kurš arī ar šo dievkalpojumu saistīts, klausoties, skatoties, klātesot, patiesi sajūt Dieva žēlastību un Dieva svētību. Zemojušies, Dievu lūgsim. Mūsu mīļais, labais debes Tēvs, tas ir liels, varens, mūžīgs un nemainīgs. Tu esi bijis no mūžības un uz mūžību, paliec tas pats. Mēs pateicamies, debes Tēvs, ka laikiem ejot, valstīm un varām mainoties, tu nemainies, bet tu paliec pilns žēlastības un mīlestības uz tevis radīto cilvēku, viņa gaitām sekodams. Tu vienmēr uzlūko un vienmēr ieklausies tajā, kurš pie tevis griežas ar savu lūgšanu, kurš griežas pie tevis ar dažādām vajadzībām, gan priekos, gan bēdās, un tu vienmēr esi gatavs uzklausīt. Paldies, debes Tēvs, ka virs zemes valda tavas mūžīgās rokas. Esam pateicīgi šajā rītā, ka mēs varam būt tik dažādās vietās vienoti pie tava Dieva vārdā, ka mēs varam kopīgi lasīt, lūgt, ticēt un uzticēties. Bet mēs lūdzamies, Dievs, arī tos cilvēkus, kuri kādu iemeslu dēļ varbūt nevar šorīt ne dzirdēt, ne redzēt, ne klāt būt, kuri ir slimībās, slimnīcās, slimības gultās, mājās, kuri ir šķirti no tavu bērnu sabiedrības,
sadraudzības. Kungs uzlūko viņus katru vienu. Tur ir vecie nogurušie, kuri dažkārt nespēja pat lūkšanā būt kopā. Viņu nopūtas dažreiz ir tikai klusas, ilgas, pēc atsvabināšanas, pēc atbrīvošanas no šīs zemes grūtībām, bet viņu skatiens ticībā ir pievērsts tev. Paldies, Dievs, ka tu šādus cilvēkus piemeklē, ka tu šādiem cilvēkiem dodi atbildes viņu nopūtām, viņu vajadzībām. Tāpat mēs lūdzamies par lielākām un mazākām draudzēm, kas sapulcē šai rītā dievnamos. Kungs svētī, kur 2 un 3 tavā vārdā kopā pagodinies viņu vidū. Svētī garīdzniekus, mācītājus, sludinātājus, evaņģēlistus, kapelānus, visdažādākos tava darba darītājus. Svētī un pagodinies caur savu garu viņu sirdīs, viņu dvēselēs. Mēs lūdzamies svētī mūsu baptistu draugu savienību, vadītājus, bīskapu, citus, kas priekšgalā. Svētī ar gudrību no augšienes un piepildi to sūtību viņu dzīvē, kādēļ tu viņus esi ielicis tajā vietā un sūtījis tajā vietā. Lai viņi ir vēstneši no tevis un vēstneši meklētājiem, draudzēm, brāļiem un māsām ticībā. Mēs lūdzamies, Dievs, par savu zemi, par savu valsti. Mēs lūdzamies, lai nāk tava valstība, bet lai tavs prāts notiek, kā arī mūsu valsts vadītāji saprot un atzīst, ka visa vara pieder tev un ka visa gudrība ir meklējama ar lūkšanu pie tevis griežoties. Kungs svētī mūsu valsts vadītājus. Palīdz viņiem atgriezties no grēkiem, arī būt gataviem nožēlot savus grēkus un pārkāpumus un saņemt no tevis to dievišķo piedošanu, ka tu vari viņus svētīt tajā augstajā amatā, kur viņi ieņem kā mūsu valsts vadītāji. Debes Tēvs, mēs lūdzamies par citām zemēm un tautām, kurām ir daudz grūtāki apstākļi kā mums, kuri cīnās par savu brīvību, cīnās par neatkarību, cīnās par mieru un taisnību. Dievs uzlūko tur, kur ir kara vētras, kā Ukrainā, Izrēlā, citās zemēs un tautās. Bet Dievs, mēs lūdzamies, palīdzi arī tur taviem bērniem, kā saules graudiem atrodoties, uzturēt šo mācību, šo tavu sūtību, arī par lieciniekiem atrodoties visgrūtākajos apstākļos. Šajā kara zonā atrodas mācītāji, garīdznieki, kuri ir palikuši ar tavu vēsti un cīnās ar šiem gara ieročiem, lai cilvēkiem dotu pārliecību, ka miers un taisnība nāk no tevis. Dievs svētī šīs tautas un zemes, kurām ir dažādi pārdzīvojumi, gan dabas katastrofas, gan kara vētras, gan citi pārbaudījumi. Dievs, mēs lūdzamies, svētī pasauli pirms tavas godības atnākšanas, lai vēl daudzi sadzird tavu vēsti un spēj to pieņemt kā vienīgo glābšanas un pestīšanas vēsti. Mēs tev godu dodam, slavējot, pielūdzot, pateicoties mūsu trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Vēl skan dziesma skanēs, un pēc tam pārdomas pie Dieva vārda.
Mateja evaņģēlijā 6. nodaļā 10. pants. Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa 10. pants. Lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Āmen. Labais Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā rītā mēs varam apstāties pie brīnišķīgākās lūkšanas, kas mums ir mācītas svētajos rakstos, un ka mēs varam savas domas piesaistīt pie šiem vārdiem. Tāpēc lūdzamies, Kungs, pagodinies caur savu garu arī mūsu vidū un svētī savu vārdu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Vai mēs varam kāds pateikt un apliecināt, cik reizes mēs savā mūžā šo teikumu esam izrunājuši? Lai nāk tava valstība. Un liekas, ka dažreiz mēs šo lūkšanas pantu paņemam tā vieglprātīgi, bet šai rītā gribētos domāt kopā ar jums par šiem vārdiem, kā tādiem īpaši nopietniem priekš mums katra, un arī pārdomāt, ko tad šie vārdi mums atgādina. Dieva valstība Bībelē nosaukta arī par debesu valstību. Dieva valstība, debesu valstība. Šo valstību cilvēkiem atnesa Jēzus Kristus. Jēzus Kristus šajā brīnišķīgajā lūkšanā ietērpa šos vārdus tā kā mācību katram vienam Dieva bērnam, katram klausītājam. Dieva valstību jūdu tautai jau bija apsolīta senā pagātnē, bet jūdu tauta to nepieņēma, noraidīja. Līdz ar Jēzus ienākšanu pasaulē šī Dieva valstība tiek pasludināta caur Jēzus mācību arī pagānu tautām visā pasaulē. Par jūdu tautu, ja mēs lasām Mateja evaņģēlijā 21. nodaļā, 43. pantā šādus vārdus. Tāpēc es jums saku, Dieva valstība no jums tiks atņemta un dota tautai, kas nes viņas augļus. Dieva valstība no jums tiks atņemta un dota tautai, kas nes viņa augļus. Un šī tauta, šī jaunā Izraēla, kas mēs esam tie, kam ir novēlēta šī Dieva valstībā, ar vienu noteikumu, ja mēs nesam augļus. Nevelti mēs bieži vien atgādinām un mācām, ka Dieva bērnus, ticīgos ļaudis, pazīst pēc viņu augļiem, ka viņus būs pazīt pēc viņu augļiem. Un arī Jēzus māca, ka Izrēlam, tautai, viņa tautai, Dieva valstība tiks atņemta un dota tiem, kas nes viņa augļus. Brīnišķīgs apsolījums. Nāca
starp veco un jauno derību Jānis Kristītājs un sludināja vārdus, ko mēs lasām Mateja evaņģēlija 3. nodaļā, 1. un 2. pantā. Tanīs dienās nāca Jānis Kristītājs un sludināja Jūdejas tuksnesī: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Tā ir Jāņa Kristītāja liecība, kur viņš sludināja laikā kā pravietis starp veco un jauno derību. Un ne tikai Jānis Kristītājs, bet arī citā vietā mēs varam lasīt Marka evaņģēlijā, 1. nodaļā, 14. un 15. pantā. Marka evaņģēlijas 1. nodaļa, 14. 15. pants. Pēc tam, kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju, sacīdams: laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir tuvu klāt atnākusi. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Jānis ievadīja šo brīnišķīgo apliecinājumu par Dieva valstību, un tad, kad Jānis tika nodots un iemests cietumā, tad tālāk turpināja to pats kungs. Un arī pats kungs nāk ar šo pašu atgādinājumu: ticiet uz evaņģēliju, jo Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi. Ļoti nopietni vārdi par Dieva valstības to īpašo būtību, kāda tiek piedāvāta šodienas pasaulē. Jēzus atnāca, lai sludinātu Dieva valstību un mācīja, kā cilvēkiem ir iespējams to iegūt. Un tā nav dāvana, kas ir pati par sevi saprotama, un tā jau pienākās mums. Jēzus mācīja, kā iegūt. Pēc tam viņš ar savu nāvi apliecināja šo apsolījumu kā testamentu apzīmogodams, ka tā valstība ir novēlētā. Tā ir tuvu klāt pienākusi. Vai mēs to esam tā novērtējuši? Domājam, kas tad ir Dieva valstība? Un pieminot Dieva valstību vai debesu valstību, nemaz nav tik viegli izskaidrot zemes cilvēkam, kuram savās domās viņš ir iegrimis savās rūpēs, saistīts ar šīs zemes lietām, ar domām tikai par savu dzīves labklājību, domājot tikai par lietām, kuras šodien viņam ir saprotamas materiāli. Nav viegli saprast, kas ir Dieva valstībā, jo visas tieksmes šodienas cilvēkam ir pēc iespējas nodrošināt savu dzīvi ar tām lietām, ko var iegūt kā materiālas vērtības. Apostols Pāvils arī tad, kad šo valstību bija piedzīvojis, saka vēstulē romiešiem 14. nodaļā, vēstulē romiešiem 14. nodaļā, 17. pantā mēs lasām Pāvila vārdus. Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā garā. Apostols Pāvils apliecina, ka Dieva valstība nav ēšanā un dzeršanā, kas zemiskam cilvēkam, kas nav piedzīvojis šo Dieva žēlastību, liekas tas galvenais. Ja es esmu nodrošināts, ka man ir pārtikšana, ka es esmu vienmēr apmierinājis
savu ēstgribu, savas slāpes, tad ar to man pietiek. Bet Pāvils saka, tā ir šī pasaulē. Tā nav Dieva valstība. Dieva valstība nav miesai, bet Dieva valstība ir dvēselē. Parasti cilvēks par miesu gādā daudz. Un mēs, kā ticīgi ļaudis, arī neesam izņēmums. Par dvēseli bieži vien daudz mazāk. Daudz mazāk nekā par savu miesu. Taču miesa ir īslaicīga. Dvēsele, tā ir mūžīgā. Miesa ir īslaicīga, un mēs gribam šo īslaicīgo miesu apmierināt pēc iespējas labāk, rūpīgāk, bet tas neder Dieva valstībā, kas ir domāta dvēselē. Arī Dieva valstība taču ir mūžīga, un arī tur ir vajadzīga dvēselē, lai tā būtu brīva un apgādātā. Un ar to mēs šajā dzīvē arī nodarbojamies. Mēs rūpējamies par to, lai mūsu dvēseles būtu šķīstas, skaidras, un lai tām patiesi arī būtu tas novēlējums reiz debesu valstībā vai Dieva valstībā. Dieva valstībā, kā Pāvils saka, taisnība, miers un prieks. Mieru un prieku dot arī pasaulē. Mieru un prieku cilvēkam dot arī pasaulē. Ja ir sarežģījumi dzīvē, ir kādas nepatikšanas, bēdas, pasaulē piedāvā. Pasaulē piedāvā savu mierinājumu un piedāvā arī dažādus prieka līdzekļus. Pasaule piedāvā, tev nav jāskumst, tev nav jābēdājās. Izmanto to, ko tev šodien piedāvā. Un proti, bieži tas ir alkohols, bieži tās ir narkotikas, bieži azartspēles. To piedāvā pasaulē. Un pasaules piedāvātie šie nomierināšanās līdzekļi ir neīsti un tikai īslaicīgi. Uz brīdi jau it kā viss pazūd, parādās viss rožainās krāsās, parādās viss tādā eiforijā, šie cilvēki aizmirstas šīs rūpes, bet, kad iedarbībā šo līdzekļu iedarbība atgriežas, kad izbeidzas, tad atgriežas tās pašas iepriekšējās rūpes, cilvēks atgriežas tai pašā stāvoklī, rīkojas tāpat kā līdz tam un vēl smagāk. Ir vēl grūtākie. Tādēļ cilvēks meklē atkal jaunu iespēju šos līdzekļus lietot stiprākus, iedarbīgākus, un šādā veidā grimst ar vien dziļāk ļaunumā un grēkā. Grēks nevar būt par mierinājumu. Ne liels, ne mazs. Grēks, Bībele saka, grēks dzemdē grēku. Grēks padarīts, ja viņš netiek nožēlots, ja netiek saņemta grēku piedošana, tad grēks dzemdē tālāk nākošo grēku, un šis nākošais ir daudz smagāks. Savādāk ir ar mieru un prieku. Svētajā garā mieru un prieku. Tas ir pavisam kaut kas citādāks. Svētais gars dvēselē dod ilgstošu mieru un arī ilgstošu prieku. Mūžīgu mieru un mūžīgu prieku. Tā ir Dieva valstība cilvēka sirdī jau šeit šajā pasaulē.
Daži saka, es esmu pieņēmis Kristu, bet man nav miers un nav prieks. Mēs lasījām, Dieva valstība ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Miers un prieks svētajā garā. Vārds taisnība ir pirms miera un pirms prieka minēts. Un tur, kur nebūs taisnība, nebūs arī miers un prieks. Tātad ir vajadzīga visu pirms meklēt taisnību. Taisnība iegūta rada pēc tam gan mieru, gan prieku. Pārbaudīsim sevi. Ja jūtam, ka mums maz miera un prieka, tad skatīsimies, vai mūsu dzīvē kaut kur netiek pieļauta netaisnība. Vai taisnība valda mūsu dzīvē, mūsu izturēšanās, varbūt netaisnība runāšanā, nevienmēr atklāti, nevienmēr godīgi, ir kāda netaisnība, ar kuru mēs it kā gribam iziet no situācijas. Netaisnība runāšanā. Varbūt mūsu darbos ir netaisnība. Varbūt mēs darbos esam tie, kuri cenšamies kaut ko darīt, bet pēc tam to pierakstīt, pārveidot vairāk nekā ir izdarīts, labāk nekā ir izdarīts, un šādā veidā mēs nedaram taisnību. Varbūt mūsu netaisnība izteicās mūsu domāšanā. Mēs domājam par citiem varbūt netaisnīgas domas. Mēs runājam priekšā šo cilvēku tā, skatoties acīs, mēs runājam tā kā patīkami, bet savās domās domājam, viņš jau tāds nav. Viņš ir pavisam citādāks. Viņš jau nav tik labs. Bet, lai labi izskatītos, lai labi izklausītos, runāja viņam pa prātām. Netaisnība savās domāšanā. Tas apturēs mūsu dzīvē katru svētību. Tas nenesīs svētību. Tas varbūt mums būs tajā brīdī apmierinājums, bet tas nenesīs svētību. Tad arī nebūs ne miera, ne prieka, ja nebūs dzīvē taisnība. Kas dara netaisnību, Bībele saka, tas dara grēku. Katra netaisnība ir grēks. Dieva valstība ar grēku nav savienojama. Mēs lasām Salamana pamācībās 22. nodaļā 8. pantu. Un Salamans saka tā, kas netaisnību sēj, tas bēdas pļaus un ies bojā no savas blēdības rīkstes. Kas netaisnību sēj, tas ies bojā. Tas pļaus arī augļus no tā sētā. Kad farizēji jautāja Jēzum, kad nāk šo Dievu valstība, viņi meklēja to ārēji, tādā ārēji redzamā veidā, un nezināja, ka tā jau ir viņu vidū. Bet ko Jēzus atbildēja, mēs lasām Lūkās evaņģēlijā 17. nodaļā 20. 21. pantu. Lūkās evaņģēlijas 17. nodaļa 20. 21. Uz farizēju jautājumu, kad nāk šo Dieva valstība, viņš tiem atbildēja. Dieva valstībā nenāk ārēji redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt, redziet, šeit viņa ir vai tur, jo, redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū. Dieva valstība ir jūsu vidū, Jēzus saka. Tas ir atgādinājums, ka Dieva valstība var šodien jau būt mūsu vidū, ja mēs dzīvojam taisnībā, mierā un priekā.
Vai mēs jūtamies kā Dieva valstības pilsoņi, dzīvojot šajā pasaulē šodien? Kā iegūt Dieva valstību? Kā iegūt Dieva valstību? Jēzus pats pasludina šo pamatmācību. Un Marka evaņģēlijā mēs jau lasījām arī kādus rakstu vietu, bet šeit arī Jēzus saka Marka evaņģēlijā, 1. nodaļā, Marka evaņģēlijas 1. nodaļa, un izlasām 15. pāntu vēl. Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu klāt atnākusi. Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Lūk, cik vienkārši Jēzus pamāca, ka Dieva valstība jau ir klāt, bet ir jābūt pamatnoteikumiem, ir jātic evaņģēlijam, ir jātic svētajiem rakstiem, tā iegūs Dieva valstību. Atgriežoties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju. Jēzus arī lieto daudzas līdzības no zemes dzīves, kad runā par Dieva valstību, un tāpēc varbūt tas ir tik svarīgi arī jautājums par Dieva valstību, kā mēs šodien to uztveram. Mateja evaņģēlijā 13. nodaļā, no 41., 45., 46. pants. Mateja evaņģēlijas 13. nodaļa, 45., 46. pants. Vēl debesu valstība līdzinās tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles un atradis vienu sevišķi dārgu, nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un nopirka to. Tātad par šo vienu visdārgāko pērli, kuru viņš bija atradis kā visdārgāko, viņš pārdod visu un iegādājas to, jo tā bija to vērts. Vai mēs visi šai dzīvē neesam tādi pērļu meklētāji? Vai mēs nemeklējam to dārgāko pērli? Kristus uz to mūs ir aicinājis, lai mēs tiecamies. Gudrība, zināšanas, māksla, skaistums, viss, ko Dievs mums dzīvē piešķir, ir kā dārgas pērles, kuras mēs varam atrast šajā dzīvē. Un tad mēs ieraugām sevišķi dārgu pērli, proti Dieva valstību. Tās jau pašas par sevi mums liekas kā pērles, šīs lietas, kas ir gudrība, māksla, zināšanas, bet tad ieraugām, ka ir vēl kaut kas lielāks un vērtīgāks. Dieva valstība. Esam gatavi atdot visu, lai to iegūtu? Vai esam gatavi atteikties no daudzām lietām, lai iegūtu šo vienu visdārgāko pērli, proti Dieva valstību? Kā ir ar mūsu dzīvi? Jēzus pats māca, un Jēzus arī pats atgādina, cik svarīgi ir to iegūt mums īpašumā. Vēl Mateja evaņģēlijā 13. nodaļā 44. pants, arī Jēzus teiktie vārdi. Debesu valstība līdzinās tīruma apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa, un priecādamies par to noiet, pārdot visu, kas tam ir, un pērk šo tīrumu. Vai mēs esam kādreiz kādu lietu ieraugot, skatoties, gribot to iegādāties, bet baiļojamies, ka šajā brīdī mēs to nevaram, bet ja mēs atnāksim nākošajā reizē, mēs vairs to nedabūsim, jo viņa nebūs tur. Vai jums ir tādi gadījumi bijuši dzīvē? Es atceros, kad man sieviņa stāstīja,
kad kādreiz ārzemēs veikalā viņi meklēja kādas preces un ierauga, tur vēl ir šī prece, kuru ļoti gribētos, bet nepietiek līdzekļi patreiz. Un doma nākošajai reizi atnāks, viņa vairs nebūs šī prece. Un tad viņa saka tādu savu izdarību, un tad es noslēpu aiz tām citām precēm viņu tur garām tā. Un aizlika tās citas preces priekšā, lai nebūtu redzams. Un aizgāja mājās un atnāca pēc tam un pameklēja tur viņa. Arī šeit Jēzus saka, ka šis tirgotājs meklē šo apslēpto mantu un atradis, viņš steidzās projām, lai to citas pārdotu, lai varētu iegādāties šo tīrumu. Viņš arī droši vien apslēpa, lai tur nebūtu redzams, ka tur ir meklēts, ka tur kaut kas apakšā ir. Vai mēs esam gatavi daudzas lietas aizliegt savā dzīvē, atteikties, lai iegūtu šo vērtāko mantu, Dieva valstību? Lūgt, lai nāk tava valstība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē vēlēšanās. Vēlēšanās, lai tā nāk manā sirdī. Tā nav tikai lūgšanas frāze, bet tai ir jābūt arī vēlēšanās, lai nāk tas arī manā sirdī. Kad šo lūgšanu lūdzam, vai vienmēr jautājam sev, vai manī jau ir šī Dieva valstība? Jeb es patiesi vēlos, lai nāk šī valstība manā sirdī. Ja tā nav, tad lai rokam, jo dziļi, kamēr atrodam šo dārgo pērli, Dieva valstību. Cīnīsimies visu atstāt, visu atmest, kas traucē mums to iegūt. Cīnīsimies pēc Dieva valstības. Lūksim ar ticību, lai nāk Dieva valstība, lai nāk tava valstība. Varbūt mums kādreiz ir bijusi sirdī šī Dieva valstība, bet tagad varbūt esam pazaudējuši ar laiku. Mums ir kļuvis neinteresantāk par to domāt, jo ir citas domas. Nezinām kā, bet jūtam, ka nav vairs tas miers, nav vairs tas prieks, nav vairs tā deksme, kas kādreiz bija. Laikam ejot, gadiem ejot, kaut kas mainās. Lai uzturētu šo mieru, prieku un deksmi savā sirdī, mums ir vienmēr jātiecās rakt un meklēt to dārgāko pērli, Dieva valstību. Bija šaubas sākumā kādreiz, tad vienaldzība, tad remdenība, un beigās pienāk brīdis, kad mums vairs neinteresē. Kad liekas šī mūsu sirdsbalss, mūsu sirdsapziņa vairs nerunā, vairs neatgādina. Esam pazaudējuši. Tāpēc ir tik svarīgi, lai mēs vienmēr spējam atkal atgriezties pie domas, vai es varu lūgt, Kungs, lai nāk tava valstība manā sirdī. Ko darīt? Vai uzturēt šo tieksmi pēc Dieva valstības? Ko mums darīt? Ja mūs vēl aizskar kāds vārds, ja mūs vēl aizskar kāda garīga dziesma, ja mūs vēl reizēm aizskar kāda uzruna, tad mums ir droša pārliecība jābūt, ka tā ir Kristus balss, kas mūs uzrunā. Un tas ir svētā gara darbs,
ka svētā gara darbs, kas pie mums darbojas. Un es ticu, ka kādos paguruma brīžos mums katram ir bijusi iespēja no jauna sajust, kaut kas mani uzrunā. Kaut kas mani aizskāra šodien vairāk nekā iepriekšējā reizē, nekā kādas citas reizes. Tad, lai rīkojamies tā, kā mēs to lasām Lūkās evaņģēlijā, 15. nodaļā, 8. 9. pantā. Un tur ir arī Jēzus teiktās līdzības, un viena no līdzībām ir šāda. 8. 9. Vai arī kura sieva, ja tai ir 10 graši, un tā viena no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzinās sveci un neizmēž māju, rūpīgi meklēdama līdz kamēr tā to atrod. Un atradusi to, tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes un saka, priecājieties ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi, kuru biju pazaudējusi. Šī sieviete izmēž māju, lai atrastu pazaudēto grasi. Tā nebija liela naudas vērtība. Un tomēr viņa pieliek pūles, lai visu iztīrītu, atrastu, un atradusi priecājās. Ja nu mums kādam ir bijusi kāda vienaldzība vai kādas remdenība dzīvē, tad, lai mēs sasparojamies, lai izmēžam savas dvēseles jūtas un uzmeklējam, kur ir pazaudētā lieta, kāpēc viņa ir pazaudēta. Un tad, kad mēs sajūtam šo atgūšanas prieku, lai tad nepriecājamies tikai sevi, bet lai tad tā kā šī sieva darīja, saicina citus un dalās ar to. Un šī dalīšanas nozīmē dot liecību, ko esmu atradis, biju pazaudējis, bet tagad esmu atradis. Lai pārmeklējam savu sirdi Dieva vārda gaismā. Lai priecājamies, ja Dieva gars vēl uzrunā. Tā ir tā svece, ko līdzībā ņēma sieva un apgaismoja savu istabu. Tīrīja, slaucīja, līdz atrada savu grasi. Tā arī pārmeklēsim savu sirdi. Varbūt daudz, ko vajadzēs tīrīt un arī aizslaucīt projām. Daudzas lietas varbūt, kas mums ir pielipušas, kas mūsu uzmanību ir piesaistījušas, vajadzēs aizslaucīt projām. Darīsim to, līdz varēsim teikt, manā sirdī ir atkal miers un prieks. Manā sirdī ir atgriezies miers un prieks, un varēsim kopīgi priecāties par to. Dieva valstības tālākā izplatīšanā nozīmē lūgt šos vārdus pašiem un stāstīt arī citiem, lai nāk tava valstība. Tas nozīmē, ka arī mums ir jāiesaistās šajā Dieva valstības izplatīšanas darbā. Katram vienam ir jāiesaistās šajā darbā. Un Lūkās evaņģēlijā 13. nodaļā no 18. līdz 21. pantam mēs lasām. Tad viņš teica, kam Dieva valstība ir līdzīga, ar ko es to salīdzināšu? Viņai ir līdzīga sinepju graudiņam, kuru kāds paņēma un iedēsties savā dārzā, un kurš auga un izauga par koku, kurā zaros putni apakš debes taisīja savas līgzdas. Tik vienkārši, iesākums kā sinepju graudiņš. Jēzus saka, ir Dieva valstībā. Un iesējot šo mazo graudiņu, tas izaug par lielu koku. Kā tas var izteikties mūsu dzīvē, ar mūsu līdzcilvēkiem? Dažreiz pietiek ar vienu vārdu kādam pateikt, lai viņš aizdomātos. Dažreiz pietiek ar vienu jautājumu,
Vai tu zini, kas ir Jēzus? Vai tu pazīsti Jēzu? Lai cilvēks aizdomātos un piedzīvotu, ka viņš arī sāk meklēt un atrod debesu valstību savā dzīvē. Jēzus pavēlēja saviem mācekļiem tālāk sludināt Dieva valstību. Un tur mēs apustuļu darba grāmatā 1. nodaļā 8. pantā lasām: jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, būsiet mani liecinieki. Šie liecinieki šodien mēs sēžam šeit, Dievnamā. Šie Jēzus liecinieki šodien klausās šo dievkalpojumu. Šie liecinieki klausās kristīgajā rādio šodien, bet vai visi šie liecinieki ir gatavi iet un liecināt? Nav spēka, pietrūkst spēka, bet mēs lasām, jūs dabūsiet spēku, kad gars būs nācis. Vai esam lūguši pēc šī spēka? Ja šie vārdi nav tikai izrunātas skaņas, tikai kāds teikums, bet tā ir mūsu sirds vēlēšanās, ja tā ir patiesa sirds vēlēšanās, tad lai esam Dieva valstības nesēji virs zemes, lai sajūtamies arī tādi. Un nesacīsim, spēka nav, bet pēc spēka lūksim. Lūgt šo lūkšanu nozīmē arī ilgoties, lai nāk šī Dieva valstība manā dzīvē, manu tuvinieku dzīvē un visā plašā pasaulē. Jēzus saka vārdus: lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Tātad ne tikai debesīs, bet arī virs zemes. Viņa valstība ir mūsu vidū. Vai mēs esam to piedzīvojuši? Vai mēs gribam to piedzīvot? Ja neesam, tad dari šodien to. Lūdz, tici evaņģēlijam un pieņem Jēzu Kristu kā glābēju. Tas Kungs lai svētī savu vārdu. Āmen.
Lai atskan gods un slava arī mūsu kungam gan šeit, gan mūžībā. Un tagad mēs lūgsim Dievu, lūgsim kopīgi, lūgsim to lūgšanu, ko Jēzus arī mums mācīja. Un tā lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Āmen. Dievkalpojums tuvojas noslēgumam, un gribu atgādināt ziņojumus, proti nedēļas gaitā tāpat kā līdz šim, arī ceturtdien nedēļas dievkalpojums 7:00 mazajā zālītē, kur esat mīļi aicināti nākt kopā gan ar liecībām, gan pie Dieva vārda klausīšanās, lasīšanas, gan ar lūgšanām un aizlūgšanām par vajadzībām. Katru ceturtdienu katrs viens ir aicināts un iegūsiet tikai svētības, izmantojot šo laiku. Nākošā svētdienā, varbūt par nākošo svētdienu tā īpaši gribu iezīmēt, proti nākošajā svētdienā būs 2 dievkalpojumi. Un ziniet, kādreiz senā pagātnē, arī tad, kad es sāku kalpošanu, katru svētdienu lielākajās draudzēs, katru svētdienu bija 2 dievkalpojumi. Un viņi bija apmeklēti. Un cilvēki nekurnēja un nesacīja, ka ir par daudz. Šajā laikā ir viens dievkalpojums svētdienā, un tad dažreiz cilvēki ir noguruši un liekas grūti. Bet nākošā svētdiena tādā izņēmuma kārtā mums arī šeit būs 2 dievkalpojumi. No rīta 11:00 dievkalpojums šeit lielajā zālē, un pēcpusdienā 5:00. Un 5:00 būs dievkalpojums, tāds īpašs varbūt jums patīk būt kopā ar mani, jo es gribu atskatīties kā pateicība Dievam par 40 gadiem, ko Dievs ir ļāvis man būt sludinātāja amatā. Piepildās jūlija mēnesī, piepildās 40 gadi, kopš esmu sācis sludināt Dieva vārdu un neesmu nožēlojis, un vēl šodien to daru ar prieku. Un tas būs tāds pateicības dievkalpojums Dievam par maniem gadiem un, protams, arī par 12 gadiem Talsu draudzē, kas ir bijusi iespēja man kalpošanā būt. Pateicībā, ka es esmu šeit varējis būt, un arī reizē pēdējais dievkalpojums manā aktīvajā kalpošanā draudzēs. Ar 40 darba gadiem gribu noslēgt savu kalpošanu ar pateicības dievkalpojumu, un tālāk tad arī Talsu draudzē, meklējot jaunu garīdznieku, jaunu mācītāju, paliek lūgšanās par to, lai Dievs izredz kādu atkal no jauna, kurš stāsies šeit, sludinās vēsti, nesīs varbūt jaunas kādas iemaņas,
kādus jaunus izaicinājumus, jo katrs mācītājs, iesākot darbu, grib to labāko. Un es ticu, ka Dievam ir plāns arī šeit, Talsu draudzē. Bet, ja jums ir vēlēšanās būt kopā ar mani, un vēl būs vairāki garīdznieki, ja arī bīskaps ir solījies būt, tad nākošajā svētdienā, 5:00, visi mīļi aicināti šeit, šajā dievkalpojumā. Es negribu teikt atvadu dievkalpojumā vai izvadīšanas dievkalpojumā, bet pateicības dievkalpojumā. Būšu priecīgs katru vienu no jums redzēt un sajust mūsu kopīgo sadraudzību un to laiku, ko esam šeit vadījuši. Vēl kāds ziņojums pie pagājušās svētdienas. Jūsu visu kopīgās kalpošanas. Mēs pagājušajā svētdienā salikam ziedojumu Ukrainai kā palīdzību Ukrainā dzīvojošiem palikušajiem mācītājiem, kuri palikuši savā zemē, arī tajā aktīvajā zonā, kur ir apdraudējumi, palikuši savā vietā, sludinot evaņģēliju. Un bija aicinājums mums arī piedalīties šajā atbalstīšanā, un mēs tur bija divas iespējas, vai veidot tās pārtikas kastes tādas, vai ziedot līdzekļus, lai šīs kastes sagatavotu īpaša komanda, kura bija gatava to darīt. Un mēs izlēmām to otro variantu, dot līdzekļus un ziedot vienu kolekti, to, ko pagājušajā svētdienā salikām. Un man jāsaka, liels pārsteigums, ka jūs esat bijuši tik dāsni. Mēs pagājušajā svētdienā saziedojām 1144 eiro, kas tika pārskaitīti tūlīt šajā fondā. Un šīs palīdzības organizētājs, mācītājs Pēters Eisāns sacīja, jūs esat vienmēr bijuši atsaucīgi. Tas ir vairāk kā 10 kastes no jums vien. Tā kā mīļš paldies jums visiem, kuri pielikāt savu ziedojumu, savu artavu arī šim kopīgajam kalpošanas darbām. Tas ir brīnišķīgi, ka mēs apzināmies, mēs arī no tā, ko Dievs mums ir devis un svētījis, esam kaut nedaudz devuši arī tiem, kam šodien grūti klājās. Paldies! Paldies jums visiem! Lai skan vēl dziesmu. Kurš lika upē
Un mēs arī kā parasti šajā beigu lūkšanā pieminēsim, aizlūksim par mūsu draudzes locekļiem, kuriem ir dzimšanas dienas turpmākajā nedēļas gaitā. Un tā mēs iesākam ar vienu brāli, mīļu brāli, kurām ir tieši šodien dzimšanas diena, un tas ir Freivalds Guntis. Viņam tieši šodien ir dzimšanas diena, un viņam tie cipari varbūt ir samainīti, es nezinu. Pēc mana iznāca, ka viņam 18 ir, bet viņš saka, ka tie cipari ir otrādi. Bet tās sajūtas un viņa smaids vienmēr liecina, ka viņam tie cipari laikam nav pareizi salikt. Tad vēl nedēļas gaitā tālāk 15. jūlijā ir Fībiks Ēriks dzimšanas diena. Vēl 15. jūlijā ir Šņoriņš Jānis, kam ir dzimšanas diena. 16. jūlijā ir Kamins Maiks, kurš ir šobrīd Amerikā un vienmēr līdzdomā arī par mūsu draudzi, par brāļiem un māsām. Un mums ir iespēja lūgt par viņu, lai Dievs viņam jaunajā dzīves gadā dāvā veselību pēc sava prāta, protams, un lai viņš var ar savu ticību piedzīvot to, ka Dievs dara brīnumus dzīvē. 18. jūlijā dzimšanas dienu svin Fībiga Sarmīte, arī šeit ir. 19. jūlijā dzimšanas dienu svin Granovska Anete. Viņa nav pati klāt, bet viņas dēli ir klāt mūsu dievkalpojumā, kas pārstāv viņu šeit. Priecājamies. Un 19. jūlijā arī ir Bakanovska Valentīna. Viņa šobrīd ir Moldāvijā pie saviem tuviniekiem un nedēļas gaitā, šīs nedēļas beigās, atgriezīsies atkal šeit. Šie jubilāri, kuri piedzīvo savu gadumiju, ir mūsu draudzes locekļi, un par kuriem mēs priecājamies. Un ja mēs atceramies arī nedēļas gaitā, par katru no viņiem mēs varam lūgt un aizlūgt, lai Dievs viņus svētī, un lai viņi ir par svētību gan draudzē, gan savās ģimenēs, gan arī tur, kur viņu dzīve izteicās. Un tad ir vēl viena lūkšana, ko mēs šajā brīdī aizlūgsim, un draudzē līdzi lūdzot, piedomāsim arī tālākā gaitā savās lūkšanās vienatnē, kad jūs esat pieminiet. Mūsu draudzes loceklis brālis Gunārs ir vēlējies, lai par viņu aizlūdz. Viņš cieš no smagas depresijas, smagiem tādiem iekšējiem satricinājumiem, un viņš patiesi tic un cer, ka ar aizlūgšanām un mūsu laba vēlējumiem un nesot viņu Dievu priekšā, viņš piedzīvos šo atvesaļošanos, šo mieru sirdī un dvēselē. Un patiesi mēs arī brāli pieminēsim šodien un lūksim arī uz priekšu. Un es ticu, ka pienāks tāds brīdis, kad tu varēsi arī draudzē to apliecināt. Dievs man ir palīdzējis. Lai Dievs palīdz, ka tev izdodas
uzticoties Dievam, piedzīvot viņa klātnību, viņa žēlastību un šo dvēseles un miesas dziedināšanu. Noliecam galvas lūkšanās. Mīļais, labais debes Tēvs, cik labi, kad mēs varam pie Tevis nākt tādi, kādi esam, un kad mēs zinām, Kungs, Tu mūs nekad neatraidi, jo Tu esi aicinājis, nāciet pie manis, kas esat bēdīgi, grūtsirdīgi, es jūs gribu iepriecināt, es jūs gribu atvieglināt. Arī šodien, Dievs, domājot par šiem īpašiem vārdiem, lūkšanas vārdiem, lai nāk Tava valstība, mēs katrs viens domājam, kaut mēs varētu savās sirdīs pārmeklējuši sevi, saprast, ka mums ir vajadzīga šī lūkšana, lai nāk Tava valstība manā dzīvē, manā sirdī, manā dvēselē, atnesot mieru, prieku, taisnību. Palīdzi, Dievs, ka mēs domājam šīs domas katru reizi, kad lūdzam šo lielo svēto lūkšanu, bet arī tad, kad mēs vienatnē lūdzam kādu citu vajadzību nesot Tavā priekšā, ka mēs varam atcerēties, cik labi, ka mums ir tāds brīnišķīgs Tēvs, bagāts un liels, mūžīgs un nemainīgs, pilns žēlastības un mīlestības. Dievs, mēs gribam Tev visu uzticēt. Un šajā brīdī mēs nākam ar īpašu lūkšanu kā draudze, lūdzot par brāli Gunāru. Kungs, viņš ir Tev solījies būt kā Tavs bērns, atsaucīgs, aktīvs, čakls, staigāt ar Tevi Tavā tūmā, kalpot Tev, nest Tavu vārdu arī savā ģimenē, savu tuvinieku vidū, sabiedrībā. Dievs palīdz viņam patiesi to izdzīvot tā, ka viņš iegūst mieru un prieku dvēselē, un ka viņš var nest taisnību savu līdzcilvēku vidū. Dievs, Tu viņu redzi. Mēs lūdzamies pieskaries viņa miesai, pieskaries viņa dvēselē. Atņem šo depresiju, atņem šīs sāpes, varbūt tās iekšējās ciešanas, pārdzīvojumus, ko mēs varbūt nespējam pat iedomāties, kas atkal un atkal viņus sagrāb tik cieši un neatvairāmi, ka viņš nezina, kur šo mieru rast, bet mēs, Dievs, lūdzamies, lai viņš meklētu un atrastu mieru Tevī. Jēzu, Tu glābējs un pestītājs, Tu, kurš nomiri par mums visiem, pieskaries brālim Gunāram, pieskaries ar savu svēto garu, Kungs, un atgādini, ka viņš ir Tavs bērns un ka elles vārtiem nevar būt uzvara pār viņu, bet ka Tev pieder uzvara un ka Tu viņu kā savu bērnu savās cauridurtajās rokās tajā brīdī, kad viņš Tev solījies, ir ierakstījis un neviens nevar izraut no Tavām rokām. Dievs, mēs viņu no jauna kā draudze uzticam, ieliekam Tavās mīļajās rokās, ticot, ka Tu darīsi lielu darbu pie viņa dzīves, pie viņa miesas un dvēselēs. Kungs, mēs uzticam viņu Tavās rokās. Mēs lūdzamies, Kungs, par mūsu mīļajiem, kuriem ir dzimšanas dienas. Lūdzamies šodien par brāli Gunti. Tu viņu esi no jaunības aicinājis, viņš ir to aicinājumu pieņēmis, atsaucies un līdz pat šai dienai staigā ar Tevi uzticīgi, kalpojot Tev. Viņš ir bijis arī šeit, draudzes vadītājs, Tu viņu esi svētījis, Tu esi licis viņas sirdī patiesi mieru un prieku, arī garīgo darbu darot. Dievs, mēs lūdzamies, lai jaunais dzīves gads nes viņam svētības, arī turpmāk mieru un prieku,
Svētī viņu, svētī viņa dzīves biedri, svētī viņa tuviniekus, viņu mīļajos, svētī viņa lūgšanas un aizlūgšanas, gan par tuviniekiem, gan par draudzi, ko tik bieži viņš tavā priekšā nesot piemin. Kungs, liekam viņu tavās rokās. Mēs lūdzamies arī par Ēriku, svētītu viņu. Paldies, ka viņš atrod laiku un iespējas būt kopā ar draudzi, un atrodoties šeit draudzē, var sajust to prieku, kad viņš var būt tavu bērnu vidū. Paldies, Dievs, ka tu esi viņa sirdī ielicis šo vēlēšanos un šo patiku būt tavu bērnu sadraudzībā, draudzes vidū. Kungs, svētī viņu, mēs liekam viņu tavās rokās. Mēs lūdzamies svētī brāli Jāni, viņa priekšā stāvošajā dzimšanas dienā, palīdz viņam šajā laikā, kad ir rūpes, kad ir ģimene, kad ir mazi bērni, kad ir dažādas dzīves problēmas, ka viņš var ar prieku tevi piesaukt tur, kur viņš atrodas, un būt priecīgs un laimīgs arī par jaunu dzīves gadu dāvāto. Kungs, tavās rokās viņu atļaujam. Mēs lūdzamies arī par Maiku. Kungs, tu esi viņu aicinājis savā īpašā aicinājumā, un viņš ir bijis ar savu īpašo aicinājumu arī šeit, mūsu draudzē par svētību. Viņi abi ar Džoetu šeit ir bijuši kā mājās jutušies. Šobrīd viņi atrodas pārbaudījumos, slimībās, ejot cauri dažādām grūtībām. Bet, Dievs, mēs zinām, ka tu neuzliec lielāku nastu, kā cilvēks var panest. Un mēs tāpēc ticam, Dievs, ka tu pēc sava prāta viņu svētīsi un ka tu būsi viņa tūmā. Un mēs kā draudze būsim gatavi par viņu lūgt un aizlūgt, lai notiek tavs labais prāts. Ņem viņu savās rokās. Tēvs, mēs pieminam tavā priekšā Sarmīti. Tu viņas mūžā esi ļāvis piedzīvot daudzas lietas, gan kalpojot draudzē, dziedot, rakstot dzeju, liecību dodot, ar savu dzīvi rādot piemēru citiem. Kungs, mēs lūdzamies, lai jaunais dzīves gads viņai atnes prieku, svētību, mieru, lai viņa var vēl turpināt tavu darbu darīt šeit, draudzē, un būt par svētību gan saviem bērniem, mazbērniem, tuviniekiem, gan arī par svētību draudzei un līdzcilvēkiem. Kungs, tavās rokās mēs viņu liekam. Pieminam tavā priekšā māsu Aneti un pateicamies, ka viņa ir varējusi agrā jaunībā tev sacīt vārdu jā. Un tas ir tik svarīgi dzīves gājumā, ka viņa var ar tevi staigāt no agrās jaunības, arī šobrīd ģimenes dzīvi dzīvojot, bērnus audzinot, ka viņa var atkal mācīt saviem bērniem šo īpašo svētību, ko nes atsaukšanās tev kā glābējam un pestītājam. Kungs, svētītu viņu, svētī dzīves draugu, svētī ģimeni un palīdzi, ka viņa vienmēr varētu palikt uzticīga tev visos dzīves apstākļos. Kungs, ņem viņu savās mīļajās rokās. Pieminam tavā priekšā māsu Valentīnu, kas arī ir šeit bijusi atsaucīga gan svētdienās, gan ceturtdienās, gan ar savām lūgšanām, aizlūgšanām. Paldies, Dievs, par viņu draudzē. Mēs lūdzamies, Kungs, svētītu viņu tur, kur viņa šodien ir savā dzimtenē kopā ar saviem mīļajiem, lai sastapšanās būtu iepriecinājums pēc ilgāka laika, lai viņi kopā pavadīto laiku var to arī vadīt ar pateicību tev, ka tu esi viņu dzīvē bijis kā ceļa rādītājs, kā ceļa vadonis, kā palīgs un klātesošs Dievs. Kungs, svētī viņu atrodoties tur,
Svētī un sargi atkal atceļā, bez negadījumiem, bez starpgadījumiem, lai viņi var atkal atgriezties šeit, savās mājās un tālāk staigāt kopā ar tevi arī draudzes vidū. Kungs, ņem viņu savās mīļajās rokās. Tā par visu mēs tev gribam pateikties un slavēt, ka mums ir uz ko ticēt, uz ko cerēt un uz ko paļauties. Piecelsimies, lai noslēgtu šo dievkalpojumu ar svētības vārdiem, kurus arī mums raksti māca. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva Tēva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar mums tagad un vienmēr. Āmen. Āmen. Tas Kungs, lai jūs visus svētī, ejiet, kalpojiet ar prieku.